Uzmanības startā. Un aiziet starts GT15 klases izšķirošais brauciens Divas aizkavējās pie starta posta, bet tikāmies startos ar 31. numuru. Izrāvies starta taisnai vadībā turpat Endija Zalmane. Rāls Parolis viens otram blakus. Diemžēl Kārlis Dagainis neveiksmīgi startē 83. numurs, vai apstājās šobrīd trases vidū. Zeltnieku karogu pagaidām nav, un kas tad vēl Miks Zakarčēnoks nav veiksmīgi nostartējis. Zeltnieku karogi, tāda maksimāla uzmanība, bet sacensība turpinās, tātad nekas netiek pārtraukts. Miks Zakarčēnoks atsāk braukšanu, bet jau viņš ir pēdējais šajā braucienā, un tā mēs sekojam notikumiem. Nilslekters pirmais, Endija Zalmane otrā, Rāls Parolis šobrīd blakus Lakoviča, trešais un 50. numurs. Laura šī varētu būt iespēja, visu dienu viņa ir gaidījusi šo iespēju. Pirmajiem diviem braucieniem ir 40 punkti Endijai Zalmanei, 30, vēl 10 mazāk, bet šobrīd viņi ir otrajā vietā, otrajā pozīcijā, un veiksmīgas braukšanas un arī augstākas atradības rezultātā, tātad viņam noteikti pretendēt uz otro vietu. Jo Miks Zakarčēnoks bija otrais lielākais punkts pēc pirmajiem diviem braucieniem. Diemžēl aizkavējās startā, un šobrīd viņš ir viens no pēdējiem. Numurs šobrīd atrodas tieši trajektorijā, un viņu vējš varbūt tā kā nonesīs tuvāk malai, kas būtu tikai labi tiem dalībniekiem, kas joprojām cīnās par rezultātu. Otru mums jau reku zilā nāk. Opā. To lēns palika. Tikām Lakoviča Lakovicai 50. numuru mazliet ļāvus uzelpot Ralfam Parolim, kurš šeit brauc ar 3. starta numuru. Tas ir tāds mūsu mikroduels, kurā varbūt vēl kaut kas var atrisināties vēl citādi nekā mēs to redzam šobrīd. Bet līderi grupā pagaidām viss ir bez izmaiņām. Izskatās, ka Nilslekters ir apsteidzis lēnāko šīs ieskaitas braucēju apli, to pašu izdara arī Endija Zalmane. Tātad viens no mūsu debitantiem, Lauris Vabauts ar 33. numuru, pareizi arī pirmajās sacensībās negāda un zvaigznes Levisī krājām pieredzi, un kaut kā daudz noteikti parādīs, uz ko ir spējīgs. Un tādējādi mums iznāk, ka 3. pozīcijā šobrīd ir Rāls Parolis 3. starta numuru. Šis iznākums nekādi nav izdevīgs Laurai Lakovicai. Ja viņa izdotos finišēt šajā braucienā 3. vietā, tur vēl varētu būt kaut kāda matemātika par 3. vietu kopērtojumā. Miks Zakarčēnoks ir pārāk tālu, tātad skavējums startā bija pārāk liels.
Viņš visticamāk būs arī paliks priekšpēdējais. Tā, Vils kaut ko, viss labi. Ralfam un taisne. Ļoti stipri sakauts ūdens, ja neizdodas top ātrumu attīstītā kā gribētos. Bet ne vairāk par vienu korpusu iestara 3. un 50. laivu. Vēl izbrauc ārmalā. Un Ralfam tā atkal ir iespēja mazliet pieaudzēt savu pārsvaru. Tātad šeit nekas nemainās. Arī līderis aiziet pēdējā aplītā, tad Nils Lakers ar 31. numuru ir ceļā uz uzvaru šajā braucienā un arī visās sacensībās. Tātad palikusi pēdējā boja. Un tiesneši jau gatavo rūtairo karogu, ko, protams, kāro ieraudzīt katrs sacensību dalībnieks vienalga, vai sacensības notiek uz zemes vai ūdenī. Ko? Pagai. Mazliet novēlot parādījās finiša karogs, bet acīm redzot, tas bija vēl viens aplis, tādā gadījumā sanāk mazliet neskaidri. Mums te jāskat. Skatoties no vienas un tās pašas plaknes ir grūti to finišu brīdi noķert, bet kurā gadījumā dispozīcija nemainījās. Tā kā vēl viens aplis. Un tagad ar pilnām tiesībām mēs varam apsveikt Nils Lakteru, un ir arī uzvarētājs. Bravo, bravo, Nils Lakteris no Mēnelskas Bausku komandas izcīna uzvaru Endija Zalman šajā braucienā otrajā vietā ar 55. numuru un intensīvā cīņā Rauls Paros ar 3. numuru saglabāja 3. vietu. Nu tā tad jāsāk skaitīt, kāds tad ir vietu izkārtojums uz pēdējais, tātad ir pilnīgi skaidrs, kurš kāps uz